Pavadieni Pythonā ir lielisks veids, kā uzlabot programmas ātrdarbību, tāpēc izpētīsim, kā tie darbojas. Uzrakstīsim funkciju, kas lejuplādē attēlu. Šī funkcija saņems divus argumentus – attēla adresi tīmeklī un failu nosaukumu uz cietā diska. Šeit mēs atveram failu binārajā rakstīšanas režīmā. Tāpat liksim, lai funkcija mūs informē, kad tā darbu sāk un kad beidz. Šeit ir saraksts ar diviem attēliem mūsu kodam. Iteratīvi lejuplādēsim katru attēlu, sākumā bez pavadieniem. Palaižot kodu, mēs redzam, ka otrais attēls uzsāk lejuplādi tikai pēc tam, kad pirmais ir pabeidzies. Modificēsim kodu un izmantosim pavadienus. Izmantosim funkciju thread, kur parametrs target būs atsauce uz funkciju, bet args divi mūsu definētie argumenti. Palaižot programmu vēlreiz, redzam, ka lejuplāde notiek paralēli.